Uzņēmums Daugavpils satiksme veiksmīgi attīstās un strādā, lai pilsētas sabiedriskais transports būtu ērts un pieejams visām iedzīvotāju kategorijām. Pēdējo gadu laikā uzņēmums ir ievērojami modernizējis autobusu un tramvaju parku. Šo brīdi mēs varam teikt, ka zināmā mērā mēs varam lepoties, jo mūsu sabiedriskā transporta autoparks ir atjaunots diezgan ievērojami. Mēs runājam šobrīd par vismaz 80 līdz 85% atjaunots autobusu parks un no 50, es teiktu, varbūt pat 60% atjaunots tramvaju parks. Praktiski viss atbilst laikmeta prasībām, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, tajā pašā laikā arī cilvēkiem, kas cenšas iekāpt transportā ar bērnu ratiņiem. Daugavpils satiksme informē, ka ne visi autobusi ir pielāgoti normatīvos aktos par transporta līdzekļu izgatavošanu noteiktajām tehniskajām prasībām. Lai personas ar funkcionāliem traucējumiem, grūtnieces un personas ar maziem bērniem, tā skaitā ar bērnu ratiem, varētu iekļūt autobusā. Līdz ar to Daugavpils satiksme piedāvā jums pasūtīt pielāgotu sabiedrisko transporta līdzekli 72 stundas pirms brauciena, piezvanot uz tālruņa numuru 2971 2212, nosaucot paredzamo maršrutu un laiku. Pasažieriem ratiņkrēslos ir paredzētas autobusa otras durvis. Šeit ir speciāla pūga, nospiežot kuru vadītājiem atnāk signāls. Pēc šī signāla vadītājs izies no kabīnes un palīdzēs pasažieriem ratiņkrēslā iebraukt salonā, atvērot pandusu. Līdzīga poga ir arī pašā autobusā. Ja vēlaties izkāpt, tā ir jānospiež, bet tikai milzīgs lūgums. Nespiediet visas pogas pēc kārtas, citādi riskējat autobusu apturēt pavisam. Labāk jautāt šoferim, ieejot transporta līdzekliem vai konduktorei. Arī vecāki ar bērnu ratiņiem var izmantot šo pašu iespēju. Dažkārt rodas situācija, kad pasažiera laikus neiekāp transporta līdzeklē, jo autovadītājs viņus neredz. Redzējumības loks transporta līdzekļa vadītājiem ir ierobežots. Mēs nevaram saskatīt pasažierus, kuri atrodas ārpus šīs zonas. No sākuma vadītājs skatās uz labo spoguli, lai pārliecinātos, ka visi pasažieri paspēja iekāpt autobusā. Un šeit svarīgi ņemt vērā redzējumības loku. Tālāk vadītājs pārslēdz uzmanību uz kreiso pusi, kreisajā spogulī. Un, kad autobus uzsaka kustību, mēs nevaram apstāties, lai neradītu avārijas situāciju. Līdz ar to svarīgi būt redzējumības loka un būt pieturēta saulaicīgi. Autobusa kursē ar novirzi plus-minus 2 minūtes. Uz šīm minūtēm var ietekmēt pilsētas sastrēgumi, pasažieru daudzums un citi faktori. Daugavpils satiksme cenšas padarīt transportu pieejamu un ērti ikvienam. Tāpēc aicina būt vērīgiem, iepriekš pārdomāt savu braucienu un ievērot noteikumus, lai brauciens būtu pēc iespējas ērtāks un drošāks ikvienam. Ieteikumus, kā pareizi izmantot sabiedrisko transportu, var atrast mājaslapā satiksme.daugavpils.lv sadaļā aktualitātes. Paldies, ka izmantojat Daugavpils satiksme pakalpojumus. Satiksme pilsētā kopā ar Daugavpils satiksmi.